teikt, ka patiesībā jūsu dzīvē tas arī bija pagrieziena punkts, jo, ja nebūtu šis rīkojums numur 2, jūs Saeimā nebūtu? Pilnīgi noteikti, jo kopš pagājušām vēlēšanām es savā dzīvē vairs cenšos neteikt vārdu nekad. Es biju tas klasiskais piemērs, kas līdz tam teica, ka es nekad nebūšu politiķis. Un, pierādījās vecais teiciens, nekad nesaki nekad. Un, es vēl ļoti ilgi iesaistījos jau partijas veidošanā, strādāju pie partijas programmas, un būtībā tikai vienā no pēdējām dienām piekritu kandidēt. Man kolēģi mani pārliecināja un izšķirties par šo soli, jo sākotnēji es biju plānojis tiešām strādāt vairāk domnīcā pie satura jautājumiem, kā es esmu pieradusi un nenāku politikā. Bet daudziem no mums bija tā izšķiršanās, mēs savā starpā runājām, ja mēs šoreiz neiesim, jo situācija bija ļoti īpaša, tad mums nebūs tiesība nevienam pārmest un atkal teikt, ka mums nepatīk tas, kas notiek. Jo tā izvēle bija, vai ej un dari, vai tad klusē, tā teikt. Jo dažām varbūt izskatījās, ka, teiksim, tie cilvēki, kas bija Zatlera kancelējā, labi apzinoties, ka pie nākamā prezidenta visticamāk nebūs tajā kancelējā, ka vienkārši gāja tālāk, padevās Zatlera plūdumam un atkal sameklēja, tā teikt, savu siltu vietu. Es piekrītu, tas varētu būt vilinošs skaidrojums, un, protams, mēs tikai paši zinām, kā tas bija. Mēs zinām, cik daudziem no mums prezidents Bērziņš aicināja palikt, un mēs ar visu cieņu pret prezidentu izvēlējāmies to nedarīt. Mēs zinām, cik daudziem no mums bija un ir joprojām citi darba piedāvājumi, tā skaitā arī man, bet tas ir ārpus Latvijas. Protams, par nesamērojami lielāku atalgojumu, bet tā izvēle ir palikt šeit un strādāt šeit. Jūs Bērziņš aicināja? Mums bija saruna, un viņš jautāja, vai es būtu gatava palikt, un es teicu, ka es jau to brīdi pirms sarunas ar prezidentu kungu biju izlēmusi, ka es, ir kāds posms noslēdzies arī dzīvē un strādājot pilī, ka es viņu tiešām izstāstīju darbu, ko ir darījusi, un informēju, ka es esmu nolēmusi vairs neturpināt. Tauta, kas pirms gada dāvināja maipuķītes Zatleram, tagad jūs novērtējat tur ar 2,4–3%. Ja? Vai tas nozīmē, ka neesat attaisnojuši tautas cerības? Es domāju, ka to mēs varētu atbildēt kādos 3 punktos sadalīt. Tas pirmais ir, ka es piekrīstu Zatlera kungam nesen intervijā teiktajam, ka to īsto reitingu mēs redzēsim uz nākošajām vēlēšanām, jo šis ir bijis 1 gads un parasti partijām nokrīt, varbūt ne tik dramatiski, bet vienlaikus tas īstais reitings būs pēc kāda laika. Otrakārt, tad, kad mēs nācām šeit strādāt, mēs paši zinājām, ka ir vairākas lietas, ko mēs gribam izdarīt, ko mēs uzskatām, kas ir ļoti svarīgi izdarīt Latvijas ekonomikai, Latvijas politiskai videi, un jau pirms kandidēšanas apzinājāmies, ka tas būs nepopulāri. Arī mūsu partijas programmā, piemēram, ekonomikas daļā bija teikts izlīdzināt PVN likmes, ja? Ļoti nepopulārs pieteikums, bet jau programmā ļoti atklāti. Līdz ar to mēs esam gatavi uz to, ka sākotnēji mēs neesam populisti, mēs neesam skaisti vārdu runātāji, bet skrupulozi īstenojam programmu, kas īstenībā ir nevis politiķi, bet profesionāļu programma. Un trešais lieta ir, protams, ka mēs uzskatām, ka mēs ļoti labi izprotam vairāk tādas lietas, kas ir vajadzīgas no priekš sabiedrības, kas vajadzīgas priekš ekonomikas. Mēs neesam smalko spēļu spēlētāji šajā Jēkabielas kvartālā. Un, protams, kad partijām, kas ir ilgstoši pie varas, gan ir vairāki, teiksim, tādi sabiedriskās domas ietekmēšanas, teiksim, prasmes un resursi un spējas, un tas to ietekmē, bet tā kā es neesmu, iepriekš mans mērķis nebija būt par politiķu, un es neesmu arī nolēmusi, ka es tādu būšu varbūt ilgstos un visu mūžu. Mans mērķis šobrīd ir izdarīt šajā periodā labāko darbu, tad es tiešām pārlieku par to neuztraucos un ceru, ka mūsu darbu vienkārši jau no rezultātiem novērtēs pēc atlikušajiem vēl 2,5 gadiem. Bet varbūt, ka jums ir, patiesībā vājš neprofesionāls līderis, kuram nav šī harizma un šis tālākais redzējums, uz kuriem virzīt to partiju. Tik vien bija kā rīkojums numur 2 un aplausiens. Zatlera kungs ir ļoti apbrīnojams partijas vadītājs, bet vienlaikus varbūt arī neraksturīgs, jo viņš nav tas, kurš laužās veidot ap savu personību kādu īpašu reitingu. Viņš ir spējis piedzīvot un pārdzīvot ļoti daudz negatīvu kritiku, bet viņa mērķis ir bijis šobrīd būvēt šo partiju no apakšas, teiksim, braukt daudz uz nodaļām, runāt ar nodaļu cilvēkiem, stiprināt frakciju, izveidot iekšējo sadarbību primāri, arī mēdījumu, kad nāk pie interviju pieprasījumu piedāvāt, teiksim, daudziem kolēģiem iet nevis pašam sevi veidot. Aktīva bijāt gudrajās galvās tikai pirms vēlēšanām. Izstāstiet, lūdzu, gudro galvu
lietotājiem, lasītājiem, kāpēc vairs nereaģējat uz viņu jautājumiem, kāpēc vairs ar viņiem nerunājat? Vai tas ir tā, ka ievēlējumi un jums vairāk tie vēlētāji nav vajadzīgi? Pirmos 2 mēnešus esmu uz virkni jautājumiem atbildējusi. Ir jāatzīst, ka es varētu būt aktīvāk šajā portālā, kā arī citos medijos. Es neesmu diezko aktīva arī, teiksim, Twitterī, kas tāpatās arī draugos vai kur citur. Tā ir no vienas puses man personības iezīme, kad man neesmu ieradusi ļoti aktīvi komunicēt sociālajos portālos un tādā vidē varu to uzlabot. No otras puses arī, protams, ir jautājums par to atdevi un par to, teiksim, diskusijas kvalitāti. Un dažreiz ir jāizvēlās, vai, teiksim, atbildēt uz šo jautājumu, kas ir portālā. Dažreiz pietiekoši šaurs, tāds niansēts, vai, piemēram, tajā laikā piedalīties kādā plašākā konferencē, ilgāk, teiksim, paužot savu viedokli un konferencē, kur arī ir pieejams interneta tiešraide, kur ir tobrīd par aktuālu jautājumu daudz vairāk cilvēkiem tas pieejams. Pats pēdējais, ko uzdodam patiesībā visiem. Nākamajā Saeimā vēl kandidēsiet? Nezinu šobrīd. Kam būtu jānotiek, lai jūs kandidētu? Ja es redzēšu, ka manam darbam ir pievienotā vērtība un kad es jutīšu gandarījumu par to, ko es šeit daru. Kas būs tā pievienotā vērtība? Pietiekoši daudzums nozīmīgu likumprojektu, likumdošanas iniciatīvu, arī politiskās kultūras izmaiņu. Tas ir tā jūsu tajā subjektīvā skatījumā? Jā, tā būs mana personiskā izvēle, man subjektīvais skatījums, vai šeit varu izdarīt to, kam ir jēga. Bet pagaidām nenožēlojat? Nē.